Un tālāk, apzinoties, ko sver vairāk kā 707 000 pilsoņu uzticību, mēs pakavēsimies pie mandāta komisijas ziņojumu, ko mums sniegs Enārs Cilinskis, un gatavoties apsveikumam mūsu tautietim no Zviedrijas, Vasariņkungam, Pēterim Vasariņam, un man vēl ir jāatgādina, lai redakcijas komisija vispirms sapulcējoties vestibilā, atrod sev ierādītās telpas un naski ķeras pie darba. Es atgādināšu, lūdzu, ka redakcijas komisija jāsanāk Kamīna zālē. Vēl vienreiz atgādinām. Steidzami redakcijas komisija sanāk Kamīna zālē. Godējumie delegāti, mandāta komisijas protokols numur 1. Mandāta komisija nolēma par mandāta komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Enāru Cilinski, par 5 atturās 1. Tagad daži vārdi par pilsoņu kongresa vēlēšanām un to rezultātiem. Vēlēšanās piedalījās 678 117 Latvijas Republikas pilsoņi. Sarakstos bija 806 974 pilsoņi. Tātad vēlēšanās piedalījās 84% no reģistrētajiem pilsoņiem. Pēc mūsu ļoti aptuvenajiem novērtējumiem šo pilsoņu skaits, kur piedalījās vēlēšanās, sastāda aptuveni 63% no visiem Latvijas Republikas pilsoņiem. Tātad mūsu kongress var runāt Latvijas Republikas pilsoņu vārdā. Vēlēšanās piedalījās arī 28 945 personas, kas vēlas iegūt Latvijas Republikas pavalsniecību, kas kopā sastāv ar novēlējušiem pilsoņiem tātad 707 062 cilvēkus. Latvijā tika ievēlēti 259 delegāti, no tiem 235 delegāti ar valsts tiesībām, 24 delegāti ar padomdevēja tiesībām. 30 delegāti bija PBLA rīcībā. Pašlaik ir reģistrējušies 12 delegāti no trindas, no PBLA, kur nav Latvijā vēlēti, un 251 delegāts ar valsts tiesībām un 28 delegāti bez valsts tiesībām. Šo delegātu skaitā ietilpst 7 pilsoņu komitejas pārstāvi, kuri neiekļuva šajā kongresā ar valsts tiesībām. Tādēļ mandāta komisijai ir lūgums arī šiem cilvēkiem apstiprināt mandātus ar padomdevēja tiesībām. Vienīgā atšķirība, ka šie 7 nevēlēs savus pārstāvjus Latvijas komiteju, kamēr tie pilsoņi, tas ir pilsoņi, kur vēlas iegūt Latvijas Republikas pavalsniecību, vēlēs savus pārstāvjus uz šo Latvijas komiteju ar padomdevēja tiesībām. Tātad kopumā nav ieradušies 15 cilvēki, kuriem ir lēmējbalsts tiesības, un 3 ar padomdevēja tiesībām. Šo 15 skaitā ir arī Latvijā ievēlēti Egils Levits, Pāvils Brūvers un Agnes Balodis, kur domājam noteikti būs vēlējušies šeit piedalīties, bet apstākļi viņiem to liedz. Tālāk daži vārdi par šo ievēlētajiem kandidātiem. Sievietes ir 27, vīrieši 232, tad sievietes sastāv mazliet vairāk kā 10%. Šeit ziņas ir tikai par Latvijā ievēlētajiem delegātiem, tad šajā ziņās nav ietvērts tie 7 pilsoņu komitejas pārstāvi, kā arī 3 delegāti. Pārējās ziņas arī attiecās uz šiem 259. Iedalījums par vecumu.
No 20 līdz 25 gadiem 8 delegāti, no 26 līdz 29 gadiem 22 delegāti, 30 līdz 39 gadiem 73 delegāti, 40 līdz 49 gadiem 81 delegāts, 50 līdz 59 gadiem 45, 60 un vecāki 24, 8 nav norādījuši dzimšanas gadu. Tātad jaunākam delegātam 20 gadi, vai nu ir vai šogad paliek, un vecākiem delegātam 77. Iedalījums par sabiedriskajām organizācijām. Ievērojot to, arī, ka daudz delegātu pieder vairākām sabiedriskām organizācijām. Latvijas Tautas fronta biedri ir 150, Latvijas Nacionālās neatkarības kustības biedri 145, Vides aizsardzības klubām 26 delegāti, Latvijas Sociāldemokrātiskajai strādnieku partijai 14, Latvijas Republikāņu partijai 8, Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas līgai 7, grupai Helsinki 86, 5 delegāti, Latvijas Zaļo partijai 6, PSKP 6, Latvijas Lauksaimnieku savienība 3, Latvijas apdzimšanas partija 6, nevienā organizācijā nesastāv 23. Par vienam pārstāvim no virknes organizāciju, to skaitā no Komjaunatnes, Ženēvas 49, Daugavas Vanekiem un vēl dažām citām. Tie ir arī dati uz to brīdi, kādi tika iesniegti, kad kandidāti sniedz viņus par sevi vēl pirms vēlēšanām. Tātad līdz ar to mums nav vēl apkopot dati, teiksim, par Sociāldemokrātu partijas un PSKP šķelšanos. Mēs nevaram pateikt arī, kuri ir izstājušies no kādas organizācijas pēdējā laikā. Tātad daži būtu dati par šiem kandidātiem. Ņemot vērā vēlēšanas komisijas iesniegtos protokols, mandāta komisija atrada par iespējamu reģistrēt visus delegātus, tā kā tas tika nosaukts, par vienu gadījumu. Es runāšu atsevišķi mazliet vēlāk. Gadījumā, ja par kādu mandātu ir protesti, tad lūdzu to nekavējoši pirms mandāta apstiprināšanas izteikt un ziņot. Pretējā gadījumā tas vairs nevar tikt izskatīts. Ja šādi protesti varētu rasties, tad šī protesti tika atgriezt mandāta komisijā. Un tālāk par vienu atsevišķu gadījumu. Tas ir konkrēti Siguldā. Viens no delegātiem bija iesniedzis vēlēšanu komisijai atteikumu no savu mandātu par labu delegātam, kurš bija palicis nākamais aiz strīdus. Šī gadījumā vēlēšana komisija izskatīja, tas ir mandāta komisija izskatīja šo jautājumu un konstatēja, ka minētajam delegātam, par kuru atdotas ir 9520 balsis, nav nekādu nopietnu argumentu, lai atsauktu savu kandidatūru, kā vien tas, lai šis mandāts iegūtu delegāts, kurš saņēmis 8436 balsis un tik un tā palicis aiz strīdus. Ņemot vērā, ka minētais delegāts, viņam jau tā ir arī Latvijas Republikas pilsoņu komitejas pārstāvs, un viņam jau tā bija man arī tiesības, novērotājas balss tiesības, ņemot vērā viņa aktīvo ieguldījumu pilsoņu komitejas darbā, mandāta komisija nobalsoja par lūgumu piešķirt vienu papildus mandātu ar lēmēju balsu tiesībām Siguldai, līdz ar to noņemot vienu mandātu ar padomdevēju tiesībām. Par šo lēmumu balsoja 4, atturējās 2. Paldies par uzmanību. Jā. Ka Siguldas vēlēšana apgabalā ir daudz vairāk balsotāju vēlētāji nekā daudzas Rīgas vēlēšana apgabalos, tad es esmu par to, ka piešķirt to mandātu. Es atvainojos, ņemot vērā, ka šeit rodās diskusija, man būtu tāds ierosinājums pa priekšu nobalsot par apstiprināt visus pārējos mandātus, ja šeit nav jautājumu,
un tad varētu būt atsevišķa diskusija par šo mandātu, ja šeit tādi jautājumi rodās. Man būtu tāds ierosinājums sapulces priekšsēdētājiem. Tātad par visiem pāriem balsojam. Lūdzu, kas ir par? Paldies. Kas pret? Nav? Ir viens? Viens, jā. Paldies. Un kas atturās? Viens tikai, jā.